Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente. 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī pedagoģijas maģistra darba autore, un šodien es turpināšu lasījumu no sava maģistra darba jums. Šodien es turpināšu lasījumu par spēlēm, par spēles nozīmi bērnu attīstībā un spēles svarīgumu mācību procesā. Spēle bērna domāšanas procesu intelekta veidotāja. Spēlē ir arī otrs aspekts, otra seja, līdzīgi kā romiešu dievam Janusam, kuram viena seja ir vērsta pagātnē, otra uz nākotni. Ar spēles palīdzību bērns simboliskā veidā var atrisināt pagātnes problēmas un tieši vai arī simboliski aptvert tagadnes notikumus. Pirms vēl šī spēles psiholoģiskā nozīme un neapzinātie aspekti tika atklāti, jau vispārīgi bija skaidrs, ka spēlējoties bērns sagatavo sevi savai nākotnei. Šīs sagatavošanās funkcijas var novērot arī dzīvnieku pasaulē, dzīvnieku mazuļiem. Spēlējoties bērns iegūst pirmkārt kognitīvās, otrkārt motoriskās iemaņas un treškārt attīsta intelektu. To ir atzinis amerikāņu psihologs un pedagogs Betelheims. Dažādas vārdu un valodas spēles. Daudziem bērniem, kuriem ir maz iespēja rotaļāties un ar kuriem maz spēlējas, ir intelektuālas attīstības traucējumi, jo spēlējoties bērns vingrina savus domāšanas procesus. Bez šīs vingrināšanās viņa intelekts var palikt virspusēji attīstīts vai arī vispār neattīstīts. Runas valodas procesa sekmīgai attīstībai ir nepieciešams, lai pieaugušais spēlēšanās laikā sarunātos ar bērnu ilgāku laiku un atbilstoši viņa attīstības līmenim. Spēlējoties ar valodu, bērns pamazām apjauš, ko ar to var darīt. Ja vecāki, pieaugušie, par agru sāk prasīt no bērna korektu valodas lietošanu, korektu runu, tas var ietekmēt bērna prieku, interesi, patiku radoši darboties ar vārdiem valodu. Fakti liecina, ka bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem palīdz dzejoļu sacerēšana, jo ir iespējams spēlēties ar valodu un lietot to radoši. Šāda valodas pieredze bērniem bieži vien palīdz optimistiskāk raudzīties uz vārdu pielietojumu un uz to, ko viņi vispār ar valodu var sasniegt. Spēlei tāpēc ir tik ļoti nozīmīga vieta bērna dzīvē, jo tā veicina bērna
intelektuālo attīstību un nemanāmi radina bērnu pie lietām, kas svarīgas viņa attīstībai, piemēram, pie izturības un pacietības, kas ir nepieciešamas mācību procesā un dzīvē. Šīs īpašības visvieglāk iegūt nodarbēs, kas rada prieku, piemēram, spēlē, ko bērns pats ir izdomājis vai arī izvēlējies. Ja pacietību un izturību neiegūst šādā veidā, tad tas ir iespējams veicot skolas darbus, bet tas jau ir grūtāk. Vislabāk to ir iegūt agrā bērnībā, kad veidojas paradumi un kad bērns visu var labāk, patīkamāk un ātrāk apgūt. Tātad agrā bērnībā. Bērni ļoti jūtīgi reaģē uz mūsu jūtām. Viņus nevar apmānīt. Ja mēs bērnu slavējam, bet iekšēji par to šaubāmies, viņš to jūt, un tāpēc mūsu uzslava nav iedarbīga. Tāpat kaitīgi ir tas, ja mēs bērnam nododam pretrunīgus signālus, ja vārdos izsakām vienu, bet domās kaut ko citu. Dažkārt paši to nemaz nemanām. Ja bērns tiek slavēts nepelnīti, tad bērnam tas izsaka to, ka vecāki vai pieaugušie domā, ka viņš labāk nevar. Bet bērnam ir svarīga vecāku ticība, pārliecība, ka viņš var labāk, jo vecāku ticība savam bērnam, tam, ko viņš dara, var kalnus gāzt. Vēlreiz šo teikumu uzsvēršu un nolasīšu, jo vecāku ticība savam bērnam, tam, ko viņš dara, var kalnus gāzt. Nereti dzīvē ir arī tā, kad bērni ir no nelabvēlīgām ģimenēm, vai arī vecāki nepievērš pietiekami uzmanību un laika savam bērnam, diemžēl, tad ļoti būtiska nozīme ir skolotāja uzmanībai un audzināšanai un arī tīri cilvēciskai sirsnībai pret bērnu. Un šo teikumu varētu arī pārlasīt vēl 3. reizi un šādā situācijā varētu lasīt šādi, jo skolotāju, pedagogu ticība savam bērnam, tam, ko viņš dara, var kalnus gāzt. Dažkārt tie var būt radinieki vai kaimiņi vai kāds pieaugušais tūmā, kas bērnam velta vairāk laiku nekā viņa vecāki, ja dzīvē, diemžēl, ir šāda situācija. Dažkārt bērns pat var pats par sevi šaubīties, bet vecāku ticība un pārliecība par viņu nomierināt, un mazais cilvēciņš atkal spēja mēģināt no jauna, nepiedzīvojot sakāves destruktīvās sajūtas. Nereti jauni pieaugušie cilvēki, arī gados vecāki ļaudis, nevar tikt galā ar uzdevumiem, kas prasa izturību un pacietību. Iemesls – viņi to nav iemācījušies agrā bērnībā spēlējoties. Viņiem, esot maziem bērniem, nav bijušas iespējas iemācīties to, ka viņi grib gūt panākumus. Pastāvīgi ir jāveic aizvien jaunas piepūles. Vēlreiz uzsvēršu, pastāvīgi ir jāveic aizvien jaunas piepūles. Tādā veidā var iemācīties pacietību. Un, kā jau teikts, ļoti būtiski to ir iemācīties agrā bērnībā. Iespējams, ka vecāki ir bijuši ieinteresēti tikai viņu panākumos un nevis savu bērnu dažādajos, gan veiksmīgajos, gan neveiksmīgajos mēģinājumos, lai nonāktu pie mērķa, vai arī iespējams vecāki maz ir domājuši par to, ko grib viņu bērns, bet vairāk uzspieduši savu gribu. To bērns jūt uzreiz vienalga, vai to vārdos pasaka vai ne. Šī arī ir amerikāņu bērnu psihologa un pedagoga Betelheima atziņa. Svešvalodu apguvē
Vārdu spēles palīdz ātrāk apgūt vārdu krājumu, valodu lietot bērnam pieņemamā un piemērotā veidā. Bērnam ir interese par valodu, rīmējot pantus, rotaļājoties ar vārdiem, valodu pielietojot tik interesantā veidā. Šeit svarīgi, bērnam ir iespēja pašam darboties, pašam izdomāt, ir fantāzijas brīvība. Šajā nodaļā augšminēto pozitīvo iedarbību dēļ tās veicina bērna personības attīstību. Šoreizēji tas viss. Līdz nākamajai reizei.